Mani sauc Ervīns Lazdiņš. Strādāju par remontstrādnieku. Vēl brīvajā laikā mēģinu attīstīt šo centru. Jā, mani sauc Ervīns Lazdiņš. Esmu Ervīna dēls. Nodarbojos ar palielam šī centra attīstību jau gadu un aktīvi, varētu teikt, gleznoju ainavas. Glezni jau pavadu, bet jā. Es ceļoju šeit, tad izbraucu kaut kad no valsts, lai saprastu, cik labi šeit ir. Cik labi atgriezties. Cik labi atgriezties. Nosaukums Tautas harmonijas centrs radās spontāni. Es biju aizbraucis uz Zavotiņu, kur ņem ūdeni, un es tā nosaucu to vietu, un tāpēc es gribēju, lai šī vieta atgādina to vietu, un kā vārdiem ir liels spēks, tad es domāju, ka tas palīdzēs mums izaugt. Nice one, right there! Kaut ko palielam ļoti daudz ko taisam no paletēm, kas ir pieejami. Viss šis no paletēm taisīts. Un vārds sakot, paši taisam. Atpūt, izklājot darbus un visu kopā. Daram visu palielam, kas ir saistībā ar remontu darbiem šī paši. Aktīva atpūšanās. Paaicinām kādu, ir virkni ļoti liels darbu padarītā darba gandarījums arī, ka tu izdari un tik daudz cilvēku atnāk un te redz un daudz pasaka labs. Tas jau arī radošs process. Edvīnam ātri varēja pamanīt, ka ap viņu pulcējās daudz jauniešu un to viņš sāka arī realizēt. Man jau atlika tikai palīdzēt. Mums jau pārsvarā iepriekš bija tikai muzikāli pasākumi lielākoties. Tā pasmagnēja. Tagad mēs gribam drusku plašāk pavērst. Lai ir gan teātris, gan dzejas vakari, lai ir jauniešiem Radošiem cilvēkiem ir vietas. Kur sanāk. Mēs tu šodien esi treniņā. Šodien ir mana diena. Vispār jau dispozīcijā es ierakstīju, ka es šodien būšu. Pat telpa, pat vispār aura, kas ir Tautas harmonijas centrā, noteikti palīdzēja, jo šeit ir tā nepierast, tā kā nav citur, un bija prieks arī redzēt tik kuplu publiku. Un noteikti labprāt atgrieztos vēlreiz šeit, lai uzspēlētu, uzimprovizētu. Bārā, ko mēs varētu iedzert, varbūt? Viski. Iedzersim varbūt viskiju? Viņam patīk tie lielie grādi. Man ļoti patīkami pārsteidz, ka tik forša vieta priekš arī jauniešiem, un man ļoti patika. Bet citreiz ir arī tie foršie koncerti, kad atnāk ļoti maz cilvēku, bet viņi ir ļoti sirsnīgi arī izvēršās, ka kā maz tad cilvēku, bet tā. Jā, bet galvenais ir, ar šo visu, kā saka, arī tas jau jauki ir, kad uzrīko, pats var baudīt, priecāties par to. Tas, kas patīk. Vērts pastrādāt, pacīnīties. Un pariskēt arī drusku. Apstākļi arī mums tā ir sakrituši pa labi tam, lai mēs to varētu darīt. Vecāki ir, kā saka, ielikuši pamats, lai to varētu darīt. Jā. Vecāki, kā saka, pabakstījuši. Tā jau viss arī apmēram notiek. Tad ģimenes sajūta ir.